Vēl dažas dienas atpakaļ prezentējam jauno S7 sērijas kombainu un demo programmas ietvaros esam šeit, pie saimnieku uz lauku, lai parādītu, kā kombains darbojās, tam vispiemērotākajos apstākļos. Jaunais S-sērijas kombains ir aprīkots ar vienu rotoru kulšanas sistēmu. Kā arī kombains ir aprīkots no X9 smalcinātāja sistēma un X-kliedētāja sistēma, kuras sev pierādījis lieliski un darbojās perfekti uz lauku. Kombains kulšanas sezonai sagatavots kopā ar šo HD35X heideri. Kombainam ir paņemta kabīna no mūsu flagmaņa X9 un, protams, šis lieliskais dizains. Un izmantojot ražas ievākšanas automatizāciju, šeit ievadot monitorā no jums nepieciešamās vērtības, jūs varat pielāgot kombainu, lai viņš strādātu pēc jūsu vēlmēm. Izmantojot graudu zudumu pānu, mēs pārliecināmies par graudu zudumu daudzumu. Ievietosim pelavus kopā ar graudiem mūsu ventilējamajā iekārtā un izventilēsimies. Mēs pārliecinājāmies par S7 sērijas kombainu zudumiem un graudu kvalitāti, kas mūs ļoti apmierināja, jo zudumi bija mazāk kā 0,5%. Tā kā kombains darbojas lieliski, un viss, kas gaidīts no viņa, ir parādīts uz lauka. Kombainām ir uzstādīts izkraušanās gliemašu transportēra regulējamais snīps. Kombains arī ir aprīkots ar kamerām, lai jūs varētu redzēt visu, kas jums atrodas apkārt. Šeit varam redzēt, kas mums notiek aiz kombaina. Šeit, protams, ir sakane. Izkraujot graudus, ieslēdzot izkraušanās gliemašu transportēra, ieslēdzot arī kameru, lai precīzi varētu redzēt graudu kraušanos. Sadarbojoties ar nākošu automatizāciju, kas saucās prognozējumā braukšanas ātruma automatizācija, kombains sāk darboties pats, un jums vairs nekas nav jādara. Kombains sevi regulē pats, un ātrumu izvēlās attiecīgi pēc jūsu kultūras un masas biezumu un blīvumu. Kā arī šeit redzam uz flagmaņa X9 kabīnu, kurā operators visu dienas garumā jūtas ērti un komfortabli. Kā arī šeit ir redzams, ka var izmantot gan ventilāciju, gan sēdekļa apsildi, gan masāžu. Jauna S7 kombaini ir pieejama 4 modeļos, kuru var piemeklēt sev nepieciešamo un visu vēlamāko.